Labrīt, mīļais draugs! Šodien esmu iedvesmojies uzsākt jaunu video rubriku ar iespējamu nosaukumu Rīta domas. Ja agrāk, teiksim, man būtu gribējies darīt tā, ka, ja es runāju par pasaulīgām lietām, tad es izmantoju kaut kādu vienu valodu, pasaulīgu valodu, runājot par zemi, valsti, tautu, biznesu. Un savukārt, ja es runāju par ceļu pie sevis, jeb par garīgumu un par meklējumiem un par atradumiem, tad es runāju tā kā it kā citā valodā. Izmantoju citas vārdu salikumus un it kā nošķiru šīs divas lietas, un tad es saprastu, paga, ja es pats sev esmu paziņojis, ka viss ir viens, lai ko es domātu, redzētu un darītu, tad viss ir viens un vienā, un nav nekā cita kā tikai viens. Un tas, kas ir viens, vienkārši šķietam izskatās un izpaužās kā daudzi. Līdz ar to man jāspēr solis tajā virzienā, ka jāsāk runāt par visām vietām, lietām, sajūtām un idejām vienlaicīgi un vienā atskaites sistēmā. Garīgi pasaulīgā, ja pasaulīgi garīgā. Tādējādi apvienojot sevī savu attieksmi un arī to, kā, kur, kad es saku, jo gal galā mēs esam tikai divi, es un tu, kas man klausās, un ja mēs tie, kas šķietam esam divi, esam viens, tad nav problēmu runāt par visu vienlaicīgi. Iespējams, tas bija seno babiloniešu teiciens, ka ceļš uz bagātību un ceļš uz absolūtu viedumu ir viens un tas pats ceļš. Un, ja mēs runājam par bagātību, tad bagātība ir milzum daudz aspekti. Pasaulīgās bagātības, mantas, nauda, īpašumi, ideju bagātības, radošās bagātības, mentālās, intelektuālās bagātības un, protams, arī garīgās bagātības. Un, ja visas tās bagātības izdodās tā lēnām sevi iekšēji apvienot, tad tas ir tas vārds, ko angliski sauc abundance, pārpilnība. Bagātība kā visa pārpilnība. Un tas ir tas viens aspekts, bagātība, ja? It kā pasaulīgs vārds. Un tas otrs aspekts ir absolūts, ja pilnīgs viedums. Tas atkal ir, viedums ir kaut kāds tāds apgaismota prāta stāvoklis, ka prāts atrodas viszināšanas stāvoklī, bet viszināšana nenozīmē, ka tu zini pasauli visu par visu, bet tev ir tāda vienota, vieda attieksme par visu. Un tas ir vairāk tāds garīgs aspekts. Bet ja šos abus aspektus mēs apvienojam, tad tā apvienošanās vispirms notiek iekšēji. Vispirms tā notiek, ka mēs šo ideju tā kā dzirdam, pieņemam, un tā mēs pieņemam lēmumu viņus apvienot. Ceļš uz bagātību un ceļš uz garīgo briedumu, jeb absolūtu viedumu. Tas ir viens. Un tā, ka mēs esam to apvienojuši, tad jau ar mūsu neredzamo palīdzību mūsu dzīvē klājas tādi notikumi, kuri ļauj mums iemācīties, kā apvienot ceļu uz absolūto viedumu ar ceļu uz absolūto pārpilnību, jeb bagātību. Lūk, tāda ir šī rīta doma. Ņem par labu, bet, kā saka, labs darbiņš, kas izdarīts, un
katra ceļa sākumā nav svarīgi, vai tas ir ceļš uz Basteikalnu, jeb uz Gaiziņkalnu, jeb uz Everestu, jeb uz Meru kalnu. Viņš sākās ar pirmo soli. Un arī šis patreiz šodien ir kaut kāds pirmais solis, kuru es kopā ar tevi sāku iet. Tā kā paldies par uzmanību, lai top, kam jātop.